Sveiki, draugi! Vēl neesot paspējuši attiekt no uzliesmojošā ASV un Irānas konflikta, visa pasaule atkal ir sastingusi jaunu briesmu priekšā. Par iemeslu ir kļuvuši notikumi Ķīnas pilsētā Uhaņā, kas var atgādināt filmas sākumu par zombiju apokalipsi. Inficēto skaits ar koronavīrusu palielinās ar katru dienu, bet pirms krist panikā un gatavoties apokalipsei, aicinu nesteigties un saprast, kas tad tas ir par vīrusu, kā arī to, ko no viņa nevajadzētu gaidīt. Sāksim ar oficiāliem datiem. Koronavīrusa uzliesmojums sākās jau 2019. gada decembra otrajā pusē Uhaņā. Jūras produktu tirgū noslēpumainā slimība tika atklāta 27 pacientiem ar simptomiem tādiem kā sauss klepus, drudzis, sāpes krūtīs un apgrūtināta elpošana. Sākumā ārsti domāja, ka tā ir parasta saaugstēšanās, jo tā parasti ir raksturīga parādība ziemā, bet paņemot analīžu paraugus, tika atklāts vēl nebijis vīruss. Tirgus, kurā viss iesākās, tika aizvērts, bet cilvēkus ar vīrusa simptomiem, kuri uz to laiku bija 41, izolēja. Bet izrādās, ka vīruss paspēja izplatīties arī ārpus Ķīnas, tā kā koronavīrusa simptomus atklāja arī Bankokas iedzīvotāji, kura bija apmeklējusi Uhaņu jaungada svētkos. Katru dienu cilvēku daudzums ar aizdomām par inficēšanos ar vīrusu auga, kā arī auga valstu daudzums, kurās tika ievests šis vīruss. 25. janvārī Ķīnas prezidents Xi Jinpings paziņoja par koronavīrusa pātrinātu izplatīšanos, bet 28. janvārī Pasaules veselības aprūpes organizācija pamainīja koronavīrusa novērtējumu no vidējas bīstamības uz augstu. Koronavīruss. Šādu nosaukumu vīruss ieguva dēļ savas membrānas, kur ir pārklāta ar ērkšķiem, kas atgādina kroņa formu. Pārsvarā ar tādu vīrusu inficējas dzīvnieki, bet atsevišķos gadījumos ir iespējams arī saslimt cilvēkiem. Bet, lai atsijātu visus aizspriedumus, mums ir jāzina, kādā veidā tiek nodota tālāk šī slimība. Koronavīrusa izplatīšanās sākumā Pasaules veselības aprūpes organizācija uzskatīja, ka vīrusa nodošana no cilvēka cilvēkam ir maz ticama un ka vienīgais inficēšanās veids ir kontakts ar jau inficētiem dzīvniekiem. Taču 20. janvārī Ķīnas veselības organizācijas galva Džun Nanšans paziņoja, ka jaunā tipa koronavīruss spēja izplatīties gaisā. Tas tika atklāts tad, kad 14 ārsti, kontaktējoties ar inficējušiem pacientiem, paši inficējās ar koronavīrusu. Ar mērķi pasargāties no vīrusa, Uhaņas pilsētas iedzīvotāji sāka nēsāt sejas maskas, bet izrādījās, ka arī tas nespēja apturēt no inficēšanās, jo ar vīrusu ir iespējams inficēties arī caur acu apvalka gļotādu. Kā vēl vienu no inficēšanās variantiem, mediķi min uzturā lietotu jēlu vai slikti apstrādātu gaļu. Kā viens no mītiem par inficēšanos ar koronavīrusu ir kļuvis paciņu saņemšana no Ķīnas. Ikdienu tādā populārā online vietnē kā AliExpress iepērkas desmitiem miljonu cilvēku, tāpēc cilvēku bažas ir acīm redzamas. Tomēr dažādu valstu epidemiologi ar pilnu pārliecību saka, ka vīruss nespēja eksistēt ārpus dzīva organisma ilgāk par 2 diennaktīm, un tā kā lielākā daļa sūtījumu no Ķīnas nāk ilgāk par 2 nedēļām, tas nozīmē to, ka bažām nav pamata. Otrais no mītiem ir pa sociālajām tīkliem izplatījusies informācija par banāniem, kuri ir inficēti ar vīrusu, tomēr nekādu oficiālu pierādījumu tam nav. Vienīgā iespēja inficēties ar šo vīrusu ir saskarsme ar inficētu cilvēku vai dzīvnieku. Neskatoties uz to, kā ārsti aicina nekrist panikā, no pašas Uhaņas ir atnākusi diezgan bēdīga ziņa. Kāda no medmāsām, kura strādā šajā pilsētā, ierakstīja video ziņu, kuru pāris stundu laikā noskatījās vairāk nekā 2 miljoni cilvēku. Šajā video viņa saka, ka Ķīnas mediji slēpa reālo inficēto cilvēku skaitu un ka tikai vienā Hubei provincē inficēto skaits sasniedz pat 90 000 cilvēku. Medmāsas vārdi izklausās diezgan patiesi, jo jau 2002. gadā bija gadījums, kad Ķīna slēpa masu inficēšanos ar elpošanas sindromu. Tā pati medmāsa arī minēja, ka vīrusa mutācija tā otrajā formā spēs palielināt inficēto skaitu līdz 1,5 miljonam cilvēku. Kontroles līmenis Uhaņā ir tik liels, ka pāris dienu laikā strādnieki Uhaņas tukšajās telpās uztaisīja neatliekamās palīdzības telpas, kā arī vēl viena slimnīca tiek celta pilnībā no nulles 75 km attālumā no Uhaņas, un kā gaidāms, tā tiks pabeigta jau pavisam drīz. 28. janvārī zinātnieki no Hongkongas paziņoja, ka viņiem ir izdevies izstrādāt vakcīnu pret vīrusu. Tomēr nevajag domāt, ka vakcīnas izstrāde momentā apturēs izraisījušos epidēmiju. Mikrobiologs Yuan Wokyun atbild
atbildīgais par vakcīnas izstrādi atzīmē, ka būs nepieciešams kā minimums gads klīnisku izmēģinājumu un tikai pēc tam vakcīnu varēs sākt ražot tās lietošanai. Un tikmēr mūsu uzdevums ir saglabāt mieru, nenodoties provokatīvām ziņām internetā, kā arī adekvāti novērtēt situāciju. Un lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu visu nepieciešamo informāciju, padalies ar šo video ar draugiem un paziņām, kā arī spied laiku un piesakot. Līdz nākamajai reizei!